speciāls ziņojums nav gatavots. Drīzāk mēs esam gatavi atbildēt uz jautājumiem. Ja klātesošiem būs droši vien brīvi jautājumi, pa patreizēju situāciju rūpnīcā viņiem sekojošai. Viņiem sekojošai, tāda rūpnīca pamatražotnes ir atturētas līdz šī gada 15. datumam, tad, kad mēs plānojam atjaunot ražošanu. Tad patreiz tiek gatavots kārtējais plāns, kur saistīts ar ražošanas izdevumu samazināšanu, kā arī administratīvu izmaksu samazināšanu. Praktiski šis te plāns jau ir gatavs. Nākošā nedēļā izskatīsim valdes sēdē. Un tad arī apstiprināsim viņu. Un tad strādāsim un dzīvosim pēc šī plāna. Tātad pirmo plānu, kuru mēs izsniedzam ministriem, finanšu un ekonomikas ministriem pagājušajā mēnesī 18. martā. Tad arī šis otrais plāns, kurš jau ir gatavs, tā tikai vajadzētu viņu apstiprināt. Kas attiecas uz visu pārējo, daudz kas ir rakstīts, es pieļauju, ka lielākā daļa ir kursā pa visu to, kas ir notiek. Metologu pat cik daudz mēģina rakstā un televīzija arī neklusē. Arī jāsaka tā, ka ir sevišķi, ka televīzija izskanēja nepatiesa informācija, bet tas, lai palika uz viņas sirdsapziņas, kas attiecas uz mūsu akcionāriem, tad viņi šobrīd aktīvi strādā pie tā, lai atrast potenciālus investorus. Šķiet, ka viens otrs investors ir izteicis vēlmi piedalīties, vismaz izskatīt tādu priekšlikumu un praktiski par vienu no tādiem vakar Zahārija kungs ir iesniedzis ekonomikas ministram. Starp citu, arī vakar notika ekonomikas ministri notika tikšanās, kuru vadīja ekonomikas ministrs Pavleta kungs, piedalījās viņa valsts sekretārs Puce, piedalījās Darba konfederācijas vadītājs Gavrilovs, piedalījās aktīvs līderis Peikere kungs, piedalījās pārstāvji no LT, pārstāvji no Latvijas pašvaldības asociācijas, piedalījās pilsētas mērs Ugris Vests, piedalījās arī padomus priekšsēdētājs no Tiesības rūpnīcas valdes. Apspriedumi notika stundu laikā. Bija ļauts izteikties visiem klātesošiem. Dokuments, kuru tomēr vismaz tā, ka izteicās Gavrilo kungs, ka vajadzētu kaut ko konstatēt šajā tikšanas reizē. Dokuments netika sagatavots. Tas bija apsolīts, ka valdības darba vēl šo te jautājumu izskatīs šajā nedēļa piekdienā, šaurā lokā, un tad jautājumu gatavos ministru kabineta sēdē 16. datumā. Lūk, tāda ir tuvākā programma 16. datumam, arī kompāniem studentiem gatavo savu priekšlikumu.
tūkstošiem izmantot mūsu ēdnīcas pakalpojumus. Protams, ka nezinu, no kurienes tādi jautājumi rodas, bet kā jau vienmēr pie mums tā notiek, tad atbildi ir pozitīva, ka mēs pat neesam skatījuši šo te jautājumu, un viņš nav iekļauts nevienu mūsu dienas kārtībā, tad cilvēki, kā izmantot mūsu rūpnīcu ēdnīcu, tā ir turpinās izmantot, kas attiecas uz darba algas izmaksu, tad vakar 10. datums, kad mēs maksājam darba algu, visiem ir izmaksāts pilnā apjomā, kas attiecas uz štātu samazināšanu. Jā, es arī apstiprinu, ka štātu samazināšanai mēs gatavojamies. Mēs ļoti rūpīgi cenšamies izanalizēt situāciju, katrs mūsu rūpnīcas struktūras vadītājs gatavo savus priekšlikumus un katrs izveidota darba grupa šos priekšlikumus arī izskatīs. Samazināšana pamatā balstās uz to, ka mēs mūsu maksimāla jauda mēnesī, ko mēs varam ražot apmēram 70-75 tūkstoši tonu, bet aprīlī mums ir apstiprināts iepriekšējais plāns 45 tūkstoši. Faktiski mēs redzam, ka mēs esam redzot, saražosim ne vairāk kā 30 tūkstoši tonu. Izriet no tā, mums arī būtu jākoriģē arī strādājošo skaitu, jo, kā jūs saprotiet, ja autobus pārvada 3 cilvēkus, gaidīt, ka autobus nesastāvā peļņu, būtu muļķīgi. Tas, ka mēs štātu samazināšanu organizēsim objektīvi un korekti, ja tā var teikt, ņemot vērā visus apstākļus, kādi patreiz ir rūpnīca un cilvēkiem, tad es pieļauju, ka mēs atrisināsim kompromisu ar tiem cilvēkiem, kurus mēs reāli samazināsim. Mums ir viena daļa štāstu vieta nav aizpildīta, viena daļa mums ir viena daļa strādnieku, kuri ir pieņemti uz pārvaldu, ar kuri mums diezgan viegli būtu šķirties, jo nekādus solējumus viņam nav. Protams, ka viena daļa būs tie, kas strādā rūpnīca vai no ilgstoši, vai gadu 2. Katrā ziņa vēlreiz apstiprinu, ka mēs piesim šai lietai diezgan demokratiski un kā jau vienmēr metalurgs diezgan piesardzīgi rīkoties šajā jomā un atbildīgi, un neviens nav pamest un neviens nav izstumts aiz vārtiem, neatrisinot viņu kādu problēmu. Šķiet, ka pamatā ir, ka man tiešām vieglāk un drīzāk būtu atbildēt uz jūsu jautājumiem, nevis stāstīt, jo stāstīt es varu stundām, bet vienam otram vienkārši būs garlaicīgi, tāpēc būtu jāiet jautājumi, es mēģinātu atbildēt uz to. Paldies Reņķam kungam par īsu pārskatu šī situācijā Liepājas metodām. Šeit aicināt deputātus uzdot jautājumu. Pirmais jautājums ir no šīs lūdzu. Man būtu aicinājums arī runāt mikrofonu. Tātad pirms rekonstrukcijas vai pirms metalurga modernizācijas no Liepājas metalurga bija tāda retorika, kad pēc
rekonstrukcijas, pilnīgas pabeigšanas metrurgā, kurā gadījumā samazināsies strādājošo skaits. Un bija minēts skaitlis, ka pēc rekonstrukcijas metrurgā paliks ap 800 strādājošo. Nu, jebkurā gadījumā tas ir loģiski, ka pēc šādas ražošanas un modernizācijas krasi samazinās strādājošo skaits. Nu, ja man tad ir jautājums, jo tagad ir 2400 strādājošo, tad jāatņem no 2400 strādājošiem tos 800, kas ir kā paliktu pēc rekonstrukcijas, tad jebkurā gadījumā 1600 strādājošo, arī pēc veiksmīgas rekonstrukcijas uz pamat šo darbu lietu. Vai tas tā ir vai nav? Jo pēc rekonstrukcijas jebkurā gadījumā samazinās. Un man netik daudz jautājums jums kā Sestra kungam. Sestra kungs cerēja, ka rekonstrukcija veiksmīgi tiks nobeigta, tad Liepājas pilsētas domei jau vajadzēja pieņemt šī gada budžetā papildus finansējums šo bezdarbnieku jautājumu. Viss, paldies. Paldies, kas ir vēl kungs treņģums? Jautājums saprotams un es kungs jums un visiem pārējiem klātesošiem. Pirms modernizācijas laikā neviens no metalurga pārstāvjiem nav teicis, nav solījis, ka pēc modernizācijas rūpnīcā paliks tikai 800 cilvēku. Neviens. Ja mediju pārstāvji var atrast kādu veco pierādījumu vai dokumentu vai interviju ar kādu citu, lūdzu, parādiet, nāciet, nekā 800 metalurga nevar būt un nekad par to runa nav gājusi. Tas ir viss. Tas, ka mēs veicam modernizāciju un praktiski mēs saglabājam visas darba vietas, tas liecina, un mums šobrīd 2300. Šobrīd 2300 ar vidēju algu apmēram 550. Viņa bija pagājuši gadu, viņa bija 620, un šobrīd tā vidēja 583, man papapoja galvenai, ka mēs vienotiem bolci. Tad drīz es atbildēšu, un es jūtu, ka jums vēl būs vēl Labi, es vēl gribēju bišķiņ kaut ko vairāk, ja drīkst. Es nezinu, cik ilgi mums šeit atļauts uzturēties, vai 15 minūtes, vai stundu 15. Ja